jāsaka, ka līdzīgi kā Aneta stāstīja, kad īstenībā, ir tā, ka modernā pasaulē, vairāk pie datori jāsēž nekā iznāk šie te lauku darbi, vai, tas, kas ir, varētu būt mūsu aicinājums iespējams. No vienas puses jau ir labi, ka ģeologs reiz ļoti daudz datoru strādā, ir visādas gudras programma nodrošinājumi tā tālāk. Bet, ir jau vajadzīga šī te praksa. Tas, to, ko es stāstīju, kas man bija ļoti labi savā laikā, ka es mācījos, man bija, lielas iespējas iegūt šos praktiskos darbus. Tagad viņi burtiski ir, jāzog laiks no visa pārējā, jāatliek dators malā un jābrauc uz kaut kādu objektu, jāprasās tajā pašā universitātē pasniedzējiem. Pasniedzēji labprāt aizvīs kādu objektu, daudz ko pastāstīt, bet viņiem arī jāatliek citas lietītas malā. Ar tām vienkārši tām mazajām praksītēm, kuras ir viņas pilnīgi nepietiekams. Un sēžot pie datora, jūs ģeoloģiju nesapratīsiet. Ir vajadzīgi, šī daļa ir ļoti svarīga. Vai tas ir arī tāpēc, ka vienkārši tās zinātne, kā kartogrāfija, kā geogrāfija, kā ģeoloģija, viņas vienkārši pasaulē ir attīstījušās ar šīm te IT tehnoloģijām tik daudz, ka ja arī tu sirdī grib būt ģeologs un iet dabā, tad tev tas vairs nav īsti vajadzīgs, jo tavā vietā izmēra, saskaita, un tev ir jābūt tam cilvēku prātam, kurš saprot, kā to visu salikt kopā un kā izplānot to rīcību, lai līdz tam nonāktu. Vienkārši agrāk notikās ļoti ilgi un vajadzēja ļoti daudz speciālis, lai kaut kādu lietu, teiksim, konkrēti atrast vēl kaut ko. Tagad, principā, to var viens cilvēks izdarīt. Viņam jāpārzina gan praktiskās lietas, gan teorētiskās lietas un programmatūra. Viss jāsaliek kopā. Ir tāds, man rietumu kolēģi vienkārši es pie tiem padomiem gribēju arī kaut ko tādu jauku pastāstīt to, ka ģeologs, nekad nesaka jā vai nē, viņš pa vidu vienmēr ir.